Sveiciens visiem. Tātad dublis numur 2. Tātad ekrānā man griežās 2 zaldāti. Zaldāti, vai kā viņi saucās? Karavīri. Jā, tad viens ir Padomju Savienības karavīrs, noteikti pasaules 2. kars, un šitais ir kaubojs. Šitie kauboji, tie bija mani mīļākie. Tagad viņus īstenībā, var dabūt dažās mājaslapās, kā piemēram eBay un Etsy, bet vispār, vai arī ss.lv. Viņus var dabūt, bet, un tas arī ir viss, un viņi maksā diezgan sālīti. Tā, man ir vairāki tādi lielie zaldāti, daži man īstenībā ir vienādi, viņi ir melni, ir arī brūns, un tad ir vēl viens šitāds skrējējs. Un tas stāsts ar šitiem zaldātiem ir tāds, ka man tētis viņus iedeva, un es viņus, protams, līdz mājām viņi neaizbrauc. Es viņus atstāju autobusā. Un tā, es ilgus gadus par viņiem domāju, kamēr beigās izdomāju, ka man viņi ir jādabūna savā īpašumā. Jā, te viens mazais pa vidu, lai stāv, un tad šodien mēs parunāsim šajā video vairāk tieši par manām rotaļlietām, kuras man tagad ir izdevies iegādāties. Un, jo tas stāv man, kā teikt, es nevaru tālāk virzīties, kamēr es neesmu jums viņus parādījis. Te ir tāda skaista metāla, kas viņas skatās vecie rafiņi. Tie ir prastās mašīnas, bet toties ļoti interesanti. Un ziniet, ar šitām mašīnām liels stāsts. Vārds sakot, es biju maziņš. Un man bija draugi. Tā nolikšu tā, lai jūs redzat viņus. Un viens no tiem draugiem izdomāja man vienreiz izāzēt. Vārds sakot, ko viņi izdarīja, viņi pateica man tā, ievēlies vēlēšanos, jo man laikam viens no viņiem bija, nezinu, kaut kur pazudis, jau salausts. Un ja tu noskaitīsi to vēlēšanos, viņi teica, tad tu viņu atradīsi tur un tur. Un es jau, protams, kā mazs puika būdams, ievēlējos vēlēšanos un gāju skatīties. Un kā jūs domājat, es atradu vienu no šitām te rotaļlietām tur, tajā vietā, kur man tika norādīts. Un tad es prasīju, bet man ar tāda mājās ir. Es nevaru viņu atrast. Un es gāju un es meklēju to. Un, protams, pēc laika jau es sapratu, ka mani vienkārši izjokoja. Un es biju pārāk naivs un es ticēju. Un ziniet, citreiz es pats tā iedomājos, ievēlējos tās lietas un domāju, kaut ko atrastu. Jo man bija tā tendence viņas laust ļoti, ļoti ātri. Tālāk mums ir šitā te laiva. Saucās viņa Aeroglisers. Viņas, starp citu, arī darbojās. Es nezinu, kāpēc šodien neesmu paņēmis bateriju līdzi. Varbūt es kādu atsevišķu video vēl noteikti taisīšu, tad es parādīšu arī, nodemonstrēšu, kā viņš darbojās. Tad diezgan liela paprāva laiva. Jā, un šitais arī bija tas stāsts ar šiem te zaldātiem visiem. Pirāti man te bija šitais parasti tika nolausts, tur ir tāds caurums iekšā, tad es tur savā galvā, man tāda upe bija blakus. Tad es ar viņu spēlējos, bet, protams, ka viņi noslīka, un ziniet, man nelika gadiem mieru šī noslīkusī laiva, un es domāju, nē, man viņi ir jādabūna. Tā es viņu arī dabūju. Tā būtu laiva, Aeroglisers, kur kā mēs palikām tālāk. Tālāk ir tāda ļoti, ļoti vērtīga man, kā puikam, liela Lietuvā ražota mašīna, bet kā lai es jums viņu parādu? Viņi ir kaut kāda šitāda. Tāda liela, tāds saucamais kamas. Jā, šitais laikam man te īstenībā nemaz tajā video nelien iekšā. Es paņemu šitos zaldātus, varbūt malā, lai jūs viņus redzētu. To mašīnu varbūt vairāk fonā. Jā, es atvainojos, ka viss nav profesionālā līmenī pagaidām. Bet, kaut ko mēs te kaut kad jau kur tiksim. Es varbūt uzlikšu viņu fonā, lai viņu redz ar šīm te rotaļlietām. Jo redzēt šīs te rotaļlietas, lai cik tas interesanti vai neinteresanti liktos, no manas galvas nekad īsti nav izgājušas ārā. Jo viņas vienmēr tur bija. Man patīk šīs te, ka tur varēja vairākas mašīnas paņemt rokā. Arī, vienkāršs pa vienkāršāku. Plasmas, logu nav, stūris nav un vispār nekā nav. Bet braukāties var. Un vēl katra tur ir 6 gabalas, katra savā krāsā. Un šitam te lielajam kamazam saucamajam, tur vispār rakstīts, ir viņam vēl duris pat taisās vaļā.
Jā. Tā kā tā, ļoti interesanta mašīna. Es zinu, ka man teica viņu par labu uzvedību vienreiz uzdāvināja, un es biju ļoti priecīgs. Un, protams, ka viņas tika laustas dažu minūšu laikā. Tā. Tas būtu tā. Man vēl ir divas mašīnas, ko es jums gribētu parādīt. Tādas lielas. Šajā tieši video, lai es varētu virzīties tālāk un jums rādīt savu lielo kolekciju, kas man tur ir tālāk. Tā, tad es nezinu, kā šito varēs parādīt. Šito vispār nevar parādīt. Pārāk liela. Jā, te ir viss tā problēma, ka šīs te lielo tehniku nemaz nav tik vienkārši parādīt. Mazu mirklīti. Paņemsim visu nost. Laikam pauzi vajadzēja ieslēgt. Gudri cilvēki būtu pauzes saslēguši, bet nu. Nu, te ir šitāds liels. Ja nemaldos, tā viņš ir Ukrainā ražots. Kāpēc es jums viņu rādu? Tāpēc, ka šīs mašīnas bija, mana mamma viņas pirka tāpēc, ka viņa man teica vienu tādu lietu, frāzi, šito viņš nepaspēs salauzt tik ātri. Ziniet, tā arī bija. Viņas bija jādauz ar āmuriem, jādedzina, ar ķieģeliem jāapmētā, viss kaut kas jādara, un tā viņas vēl izturēja. Tāda viena man mašīna ir, un tad ir vēl viena liela, viņas parasti dzīvojas tas spēļu kaudzi, jo kā jūs dzirdat, skaņas viņas izdod vienkārši nereāls skaļas. Viss ir skaļš, viss ir trakoti, traks. Kā mēs varētu ielikt smukāk. Jā, un te ir vēl viens super mazs, vai kas viņš tur mazs ir? Mazs, jā. Te gan ir skrāpējums, bet šito arī es atceros, man viņš bija tāds garš ar kuzavu, tagad es dabūju šitādu. Tas ir starp citu vienīgais tirgu. Ja jūs gribēsiet atrast mūsu realitātē šādu te transportu, es vēl tirgu pa 3 gadiem neesmu reiz redzējis šādu te mašīnu. Jā. Tā, piedodiet par skaņām. Tādas tās lietas. Un viena no tām mašīnām bija šādā te kastē. Aeroglisers bija šādā. Te vēl pat var redzēt, kur rakstīts krieviski. Aerogliser. Jā. Un vēl latviski arī ir. Aeroglisers. Jā, tas ir ļoti interesanti. Un tad ir vēl pavisam tāda liela kaste. Tas ir tā lielākajai mašīnai, ko es jums tikko pēdējo rādīju. Un tādas viņas te vēl varēja dabūt visādas. Tas video gan uz sāniem, jo Gardiņš laikam neieies. Jā, tas ir tas laikam, ko es jums gribēju parādīt šodien tieši, kas ir attiecās par rotaļlietām. Un ja mēs runājam vēl par šiem te zaldātiņiem, tad šie te zaldāti, tie bija tiešām, nezinu, viņus īstenībā viņi nebija dārgi, tā kad es atceros, viņus varēja maisiņās nopirkt. Un viņi bija diezgan lēti, un mamma man viņus diezgan arī pirka. Man viņi ļoti patika, un tagad viņus praktiski nevar dabūt vispār. Un es jau te meklēju, vēl gribētos visādas kaubojus dabūt un indiāņus, un kas tik tur nav. Es zinu, ka ir arī bruņinieki. Un es esmu mēģinājis atrast arī kaut kādus tur angļu. Bet tiem ir bišķi savādāk, un viņi kaut kā neuzrunā. Bet šie te uzrunā. Tieši mani, jā, šie te zaldātiņi, vikingi, kas tik te nav. Indiāņi, romieši, un ir arī tādi. Ar pieliktām kājām. To gan es pats neesmu licis. Tāds viņš bija. Ritīgs, paskaties, kāda presīta. Es vienmēr skatos uz viņiem. Wow, kas tie pa augumiem. Man bija šitāda auguma. Bet tas tā. Labi. Es domāju, kad uz šodienai, uz šo te video laikam pietiks. Liels jums paldies par skatīšanos.